Viena no lietām, kas jaunajā gadā diemžēl nemainīsies, ir vispārējs pikapu modeļu deficīts un esošo modeļu ar vien augošās cenas. Un šie divi fakti bieži vien liek mums skatīties ārpus tradicionālā piedāvājuma. Šodien kopā ar KGM dīleru Andre Motors papētīsim, kas tas par zvēru ir KGM Grand Musso. Korejiešu autoražotājs KGM ir bijušais Sangyong, un tāpat kā agrāk specializējas uz paaugstinātas pārgājumības automašīnām, Musso ir vienīgais KGM pikaps. Kāpēc Grand? Tāpēc, ka Musso pikapam ir divi modeļi ar diviem dažādiem garumiem, un šis loģiski ir visgarākais. Varētu domāt, ka tam standarta Musso ir tikai divas durvis. Nē, arī tam ir 4 durvju kabīna, vienkārši kravas kaste ir īsāka. Nu, un saliekot kopā izmērus, kravnesību un cenas atšķirību, tomēr sanāk tā, ka Grand Musso ir loģiskākā izvēle. Lai gan pie vienādiem tehniskajiem datiem garais Musso ir 2000 eiro dārgāks par bāzes modeli, ir vērts piemaksāt par pagarinātu riteņu bāzi un vēl garāku aizmuguri. Musso Grand ir vairāk nekā 5,4 metrus garš. Savukārt uzraksts uz Andre Motors demo automašīnas vēsta, ka kravas kastes garums ir 160 cm, tātad 2 eiro paletes platumi. Par kravskastu tur vairāk nav ko stāstīt. Kravskasta kā kravskasta. Aksesoru arī Musso ir diezgan daudz. Šajā konkrētajā automašīnā ir atpakaļ skata kamera, kas ir ļoti noderīga pilsētā vai, piemēram, liekot klāt piekabi. Un automobīlim var dabūt arī dažādas pēcpārdošanas aksesuārus, kas nav KGM ražojams, toties šim modelim ļoti labi der. Tā kā, piemēram, šitas te pārseks. Galvenā informācija sarakstīta uz pikapa sāniem. Tā 2,2 litru dīzeļdzinējs attīsta 202 zirgspēkus. Griezes moments ir 400 Nm. Būtībā dīzeļu pikapu standarts. Kā manuālajai kārbai, tā automātam ir 6 pārnesumi. Bet ko tad varam sagaidīt KGM Musso iekšpusē? Tas atkarīgs no komplektācijas, un tādas pikapam ir divas – kristāla un kvarts. Tāds tas Musso iekšpusē ir. Normāls, omulīgs pikaps. Palaižam motoru, lai būtu silts. Tukšgaitā vispār pat dzirdēt nevar. Protams, visādas elektronikas ir kā jau mūsdienu automašīnām. Automāta kulis ir zigzagā, pa vecam, tā lai zinātu tumsā, kurā robā tu esi ieslēdzis. Savukārt pilnpiedziņas režīms gan mēs slēdzam elektroniski, tā tādu elegantu kloķīti tieši starp sēdekļiem. Šī daļa ir ļoti labi, jo visas pogas ir milzīgas, gan klimatam, gan kas mums vēl te ir sēdekļu apsildi un tā tālāk. Ekrāns ir vienu paudzi vecāks nekā pašreizējiem KGM, bet tāpat te visu var redzēt, un pastīsimies, ko mums atpakaļ skata kamera rāda. Normāli. Te ne tikai piekāp, te tādu normālu traileri varētu redzēt, ja mēs gribētu kaut ko uz āķi tur uzlikt. Mums ir arī virtuālais panelis, kas, protams, ir mūsdienīgi, kārtīgi izmēra stūri, un būtībā tas arī ir viss, tas, kas pikapam ir nepieciešams. Braucot, es pamanīju, ka automašīnā ir gana laba pārredzamība, tāpēc, ka spoguļi ir lieli, un man patīk, ka arī roka tur ir tā kā iestrādāta tajā sānu balstā, nevis vienkārši pieskrūvēt no ārpuses. Šeit jāpiezīmē, ka pie apvāršņa manāms modernizētais Musso modelis. Ārpuse nav būtiski mainījusies, bet iekšā, tāpat kā jaunākajiem KGM Rexton, atrodams platformāta centrālais ekrāns, kā arī citi jauninājumi. Taču virtuālais mērskalu panelis un Apple CarPlay savienojums ir arī šim Musso. Pilnā komplektācijā Musso Grand maksātu teju 47 000 eiro, taču Andre Motors cena ar atlaidi ir daudz zemāka – 42 000. Pikapa sākuma cena vispār ir pieņemami 32 000 eiro. Ko lai saka? Normāls pikaps tas Grand Musso. Tam ir pareizais izmērs, pareizais dzinējs ar normālu jaudu virs 200 zirgspēkiem. Tam ir arī pareizā nepieciešamā pilnpiedziņa, un patiesībā tas ir arī diezgan komfortabls, tāpēc, ka aizmugurē ir nevis atsperlāgas, bet gan spirāla atspers. Protams, kā jau visi pikapi, pa tukšo, viņš iet tā drusku paviegli, tāpēc labāk vai vest kravu vai piekabināt piekabi. Tas
kur KGM, jeb kādreiz Sangyong, ir aizšāvuši garām, ir tas, ka viņi mēģinājuši to automašīnu padarīt greznāku nekā tā ir. Tātad izskatā līdzīgāku Rextonam. Un iznākums ir tāds, ka priekšējais bumpers ir ļoti zems. Un līdz ar to Musso un Gran Musso varbūt īsti nebūs piemērots armijai, mežaniekiem, tur tādiem skarbākiem lauksaimniekiem, toties tiem, kam pikaps ir nepieciešams brīvā laika pavadīšanai, piekabju vilkšanai, var sakot, kaut kādām tādām neekstrēmām izdarībām. Musso būs ļoti labs.